Lasījums no Jesejas grāmatas 65. nodaļas. Jo redzi, es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, kā agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā. Bet priecājieties un līksmojiet vienmēr par to, ko es radu. Jo redzi, es parādīšu Jeruzālemi priekam un tās tautu līksmībai. Un es pats priecāšos par Jeruzālemi un līksmošu par savu tautu. Tur vairs nedzirdēs raudāšanu, nedz sāpju kliedzienus. Viņi nedarbosies un nepūlēsies velti, nedz arī dzemdēs bērnus agrai nāvei, jo viņi ir tā kunga svētīto dzimums, un viņu pēcnācēji viņiem paliks. Un notiks, pirms viņi sauc, es viņiem jau atbildēšu, un kamēr vēl viņi runā, es viņus jau uzklausīšu. Vilki un jēri ies kopā ganos, un lauva ēdīs salmus kā vērstis, bet čūskas barības būs pīšļi. Tie nedarīs vairs nedz ļauna, nedz posta visā manā svētajā kalnā, saka tas kungs, tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Lasījums no apstuļa Pāvila vēstules Kolosiešiem 1. nodaļas. Tāpēc arī mēs, kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs bagātīgi apveltītu ar garīgu gudrību un atziņu visā pilnībā izprast viņa gudrību. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīst augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā. Bet viņš savā godībā, varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksieties tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie svēto mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pacēlis savā mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana. Tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Trešais lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko pierakstījis Matejs 25. nodaļā. Gods tev, kungs. Tad debesu valstība būs līdzīga 10 jaunavām, kas ņēma savus lukturus un izgāja līgavainim pretim. Bet 5 no tām bija ģeķīgas un 5 bija gudras. Jo ģeķīgās ņēma savus lukturus, bet eļļas tās nepaņēma sev līdzi. Bet gudrās paņēma sev līdzi ar lukturiem arī eļļu savos traukos. Kad līgavainis kavējās nākt, tad viņas visas iesnaudās un gulēja. Bet nakts vidū balss atskanēja, redzi, līgavainis nāk. Izeita viņam pretī. Tad visas jaunavas cēlās un sakārtoja savus lukturus. Bet ģeķīgās sacīja gudrajām, dodiet mums no savas eļļas, jo mūsu lukturi izdziest. Bet gudrās atbildēja un sacīja, tā nē, lai nepietrūktu mums un jums, bet noiet labāk pie pārdevējiem, pērciet sev. Un, kad tās aizgāja pirkt, nāca līgavainis, un kas bija gatavas, iegāja ar viņu kāzās un durvis aizslēdza. Pēc tam atnāca arī pārējās jaunavas un sacīja, kungs, kungs, atdari mums. Bet tas atbildēja un sacīja, patiesi es jums saku, es jūs nepazīstu. Tāpēc esiet modrīgi, jo jūs nezināt ne dienu, ne stundu, kurā cilvēka dēls nāks. Tā kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu. Lūksim. Debes Tēvs un žēlīgais Dievs, mēs pateicamies par tavu vadību un žēlstību mūsu dzīvē līdz šim. Mēs pateicamies, ka varam būt tavā namā un klausīties tavus vārdus. Un šodien, kungs, tavā žēlstība domāt par tavu valstību. Par tavu valstību vairāk nekā par jebko citu. Jo, kungs, mūsu ceļš ir uz tavu valstību caur tevi. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tavi vārdi ir mūžīgā patiesība. Āmen. Šīs dienas tematika, par ko domāsim, ir
būt nomodā un dzīvot Dieva valstībai. Uzruna būs pa visām 3 rakstu vietām. Līdz evaņģēlijam mēs nonāksim, bet sāksim ar pirmo rakstu vietu. Bet varbūt neliels komentārs par šo attēlu. Viņš izskatās tāds, tā kā uz abām pusēm var iet, vai ne? Bet tas pareizais virziens uz debesu valstību, tās šiltas puse, kas ir uz debesu valstību, kas iznāk kreisi, viņa ir tā kā tāda tīrāka. Jā, un tas otrs pa labi, tas cilvēks iet, tas tāds apsūnojas un netik tīrs. Tāds pirmais varbūt tāds momentiņš par to. Jesaja 65. Tāda bilde. Un varbūt es gribu tādu sākt ar to domu, ka debesīs būs labi. Un debesīs nedomāju vienkārši tās skaistās debesis, kas šodien mums ir skaistais ziemas rīts. Bet es domāju par debesu valstību. Par būšanu debesīs mūžīgi kopā ar Dievu. Tur būs labi. Vai mēs tam ticam? Parasti, protams, nav pieņemts luterāņu dievkalpojumos kaut ko atbildēt, bet jūs varat pamāta galvu. Jā, nē, bišķiņi. Bet šis ir ļoti, ļoti svarīgs pamatustādījums, ko mēs lasījām Jesaja 65, par to, ka tur būs baigi labi. Ja mēs varam izteikties tā, ļoti labi. Tur būs pavisam labi. Šeit zemes dzīvē mums pavada visādas pūles, un ne viss ir labi. Ne viss, ko mēs darām, sasniedz mērķi. Un bieži pat ir tā, ka mēs gribam labu, bet mums nesanāk. Mēs esam šajā zemes dzīvē, mums ir šī grēcīgā miesa, un mēs katrs grēkojam. Mēs gribam labu, bet mums nevienmēr sanāk. Mēs aizšaujam garām, kas ir grēks. Aizšaujam mērķim garām grēks. Un mēs cīnamies, un mēs mocamies, un mēs gribam to labāko, bet nesanāk. Un tā dzīve mums arī kādreiz te paiet. Bet tas, ko mēs varam šeit arī jau zemes dzīvē, par ko priecāties, par ko Jesaja runā, priecāties un līksmojiet vienmēr par to, ko es radu. Es šeit ar lielo burti ir tas domāts Dievs. Šodien Dievs radīs ļoti skaistu dienu. Jā, mums ir mīnusiņi, protams, bet ir skaists, balts un saulīti. Un daba ļoti daudz mums var iedot, iedrošinājumu, uzmundrinājumu. Es gribētu teikt, arī domāt par debesīm. Un daudz kas cits dzīvē. No savas puses var teikt, ka es izaugu sportiskā ģimenē. Teica hokejists, amatieris bija un mamma profesionāla volejbolista. Un līdz 20 gadiem, principā, tas viss, kur es dzīvoju, bija sporta pasaule. Es skatījos sportu, es klausījos sportu, es piedalījos sportā, pats sportoju tādā garā. Un vispārējais man likās tāds kaut kur tāds mazsvarīgs. Un tad, kad es iepazinu Dievu, un es to ļoti krasi izjūtu, tad, kad es iepazinu Dievu, pēkšņi es ieraudzīju, cik daudz skaisti ir citās lietās. Daba, māksla. Ja kādreiz, kad es biju maziņš, mans lielākais nosodījums būtu, ka man aizved uz muzeju, skatīties muzejā kaut ko. Un es tāds sportisks jaunietis biju, kā jau sportiskā ģimene audzis, man muzejā, kur īpaši padomu laikos viņi visi bija tādi, ziniet, ar tām parketu grīdām, kas tā čīkst un tāds visu liekas vecs un tāds, man liekas, vājprāts muzejs, man bija briesmīgs kaut kas. Bet tad, kad es iepazinu Dievu, tad, kad man Dievs dāvāja žēlstību caur ceļot apkārt pa citām valstīm, tad viena no pirmajām lietām, ko es tajā, tā bija kāda lielpilsēta, skatījos, bija kāds muzejs, ko apstīties. Londonā es esmu bijis Dalī muzejā vai Degas vai Monet un tā tālāk lielie vīri, kas ir gleznojuši, un ka tev pavarās cita pasaule. Vai mēs priecājamies par to, ko Dievs rada? Ikdienā, ka mūsu bērns kaut ko skaistu uzzīmē vai kā citādi kaut ko rada.
Vai kāds cilvēks kaut ko pasaka, kas ir ļoti interesants, kaut kas nebijis. Tas ir kaut kas uzradīts. Vai to, ko mēs paši varbūt radām ar savām rokām, ko taisam no puķiem vai no visa kā cita. Kāds garšīgs ēdiens radies. Vai sakam šo vārdu radies? Arī cilvēki, kas kaut ko rada, tas, es ticu, ir Dievs, kas rada. Viņš iedod šo iedvesmu. Un mēs varam arī piedzīvot to, ka mēs neko nevaram uzradīt tad, kad mums ir noplecis gars, teiksim to tā. Mēs tādi noplekuši esam. Mēs neko nevaram uzradīt. Bet Dievs nemitīgi rada. Patīk, ka es mācījos teoloģiju. Viena no lietām, kas man sākumā ļoti uzrunāja, teoloģijas doktrīna, ka Dievs rada visu no nekā. Latīniskais creatio et nihilo. No nekā Dievs var radīt, ko viņš grib. Un ka visa pasaule pastāv tāpēc, ka Dievs vēl joprojām viņu pēc savu žēlstības uztur. Ja Dievs gribētu, viņš varētu, mēs redzam, putniņš lido, un Dievs saka, putniņš nokrīt zemē. Un tāpat arī cilvēks. Mēs dzīvojam tāpēc, ka Dievs ir žēlīgs, ka mēs varam dzīvot. Un tas ietver visu to, ka Dievs rada. Vai mēs priecājamies par to, ko Dievs rada? Vai mēs priecājamies par to, ko cilvēki rada? Kaut ko skaistu, foršu? Protams, cilvēki arī visādas stulbības dara ar visiem kariem, vispārējo. Bet šodien vairāk par to skaisto, par radīšanu, par debesīm. Un es ticu, ka kaut kas tiek radīts, tad tas ir kaut kāds mazs debesu valstības pieskārieniņš šeit, zemes virsū. Mums to vajag ikdienā redzēt, sajust, piedzīvot, ejot caur šai zemes dzīvei. Domāt par Dieva valstību, ja valdīšanu jau šeit tagad. Dieva valstība nozīmē ne tikai to, ka tas kaut kur debesīs būs baigi forši, bet tas, ka mēs šodienā ejot, kad es domāju, kā Dievs vada un valda manā dzīvē. Ko viņš šodien ir radījis, ko viņš šodien ir valdījis, ko viņš ir noteicis, ka es visu savu zemes dzīvi, cik iespējams var pakārtot tam, lai saprastu, ko Dievs no manis grib, kas man ir vajadzīgs darīt. Kāds izteiciens ir, kas ir kaut kādā mērā arī salamsāms Bībelē, Salamans to ir teicis, ko tu domā, tas tu esi. Par ko es domāju ikdienā? Vai es daudz, piemēram, skatos, ziņas un par pasauli un par to. Un tad, ja es daudz par to skatos, tad es daudz par to domāju. Ja es daudz par to domāju, tad es daudz negatīvi domāju. Un tad es kļūstu pats tāds negatīvs, tāds sapīcis un es domāju, kā Jēzum bija, ka viņš nonācis no debesīm, šeit uz zemes redzēja to grēku un to postu. Cik pa laikam izteicās, cik ilgi man te vēl būs jābūt ar šiem grēciniekiem, ar to, ka visi iet postā, ar to, kā cilvēki dzīvo tajā. Kas ir man doma galamērķis, par ko es domāju, vai kaut kas cēls, skaists, par debesīm, kā debesis nonest uz zemi. Sākot jau ar mūsu tuvākajiem, mūsu ģimenē, laulībā, pie bērniem, radiniekiem, tuviniekiem. Kā es to varu izdarīt šodien? Maz debesu gabaliņu nonest zemē. Ja es par to domāju, tad es sākšu kaut kādas darīt lietas. Un ja es sākšu tās darīt lietas, tās sāks izpausties. Un debesu valstība vairāk nolaidīsies šeit zemes virsū. Izprast Dievu gribu. Lūk, šeit ir dažas vitrāžas bildē, kādā baznīcā, kas ir Jēzus līdzības dažādas. Viņas nevar tā baigi, man liekas, saskatīt, nav tas mērķis. Bet ka manā dzīvē, kas ir ar daudz dažādiem stāstiem, kā tādas vitrāžas, daudz dažādām līdzībām, ka es saprotu, kāds ir tas Dieva griba caur to. Tā Dieva gaisa, kas spīd caur manu dzīves stāstu, kas man ir jāizdara to šodien. Kā mērķis, ka es uzlieku savā dzīvē mērķi, iepazīt Dievu vairāk un iemīlēt
un lai Dieva grib pie manis un caur mani notiek. Visā, ko es daru. Darboties viņa valstībai. Visu zemes dzīves darbību salīdzināt ar domu, ko tas dod viņa valstībai. Vai tam ir jēga mūžības kontekstā? Un ja mēs tā domāsim ik pa laikam, baigi daudz mēs darbojamies ar zemes lietām. Un tās jau arī vajag. Un tur, kur ir skaisti un kaut kas radošs un labi, bet tur, kur tas ir tāda baigā tikai ņemšanās, vai mums to vajag? Vai mums tam laika vispār ir? Protams, mums vajag kaut kā dzīvot, un tāpēc mums ir kādi darbi jāsadā. Nevienmēr visi darbi ir baigi super, duper priecīgi, patīkami, un tur vienmēr katram darbam savu garozi, kā mēs sakam, un tā tālāk. Bet arī darbus, ko mēs darām jebkurā darba vietā, jeb mājās, vai kur mēs varam darīt, ir tāda mūžības perspektīva. Mēs Bībelē to lasām atkal un atkal un atkal. Nedari to kā savam priekšniekam vai sev, bet dari to kā kam tu kunga, piemēram, vien rakstiet. Ja. Un šajā zemes dzīvē būt izturīgiem, pacietīgiem, apzinoties, ka šī nav paliekama vieta, ko mēs tikko dziedājām, arī, ka mēs esam svešnieki, mēs tā kā pirmā dziesma, jā, kā teltis tikai te uzceļam, mēs neesam te palicēji, mēs te nepaliksim. Nu jā, mūsu miesa tur tiks aprakt kaut kur, kuram tā kapa vieta ir, bet gars, mūsu dvēseli dosies pie Dieva apakaļ. No turienes viņi nākus un turienes viņi dosies, un es gribu jūs aicināt un izaicināt īpaši šajā nedēļā pirms adventa laika padomāt par to, palasīt par to kaut ko, pastīties par debesu valstību vēl kaut ko. Kādu rakstvietu papildus izlasīt. Kungs, vai es pa daudz neņemos te ar zemes lietām? Kuras var tavu valstību vēl vairāk ienest manā ikdienā? Jo viņš mūs ir izbrāvis no tumsas valstības. Viņš mums dod spēku. Mēs nevaram savā spēkā. Mums tam tikai tad, kad mums ir viņa spēks. Tāpēc mums to vajag. Tik ļoti vajag. Dieva spēku, lai iet cauri šai dzīvei, kas ir grūta. Jo vairāk mēs iepazīstam Dievu, un jo vairāk mēs tuvojamies debesīm paši, jo grūtāk mums paliek dzīvot šeit. Bet ja mēs ieraugam ikdienā to, ko Dievs rada arī vēl šeit, un ja mēs to debesu valstību, kas ir tur, mēs varam nonest šeit, tad paliek bišķi vieglāk iznest šo smagumu un grūtību. Un visbeidzot, jaunās, ģeķīgās, jeb muļķīgās un gudrās. Bībeles komentāri arī saka, un man ļoti patīk, kā tas ir izvilkts, kad visa šī rakstvieta mēģina pateikt to, būt nomodā un dzīvot Dieva valstībai. Jeb Dieva valdīšanai ir tas, ko šī rakstvieta mēģina pateikt. Nu, tās muļķīgās bija tās, kuras nedzīvoja tam. Viņas it kā tā, ka dzīvoja ar Dievu, bet patiesībā viņas nebija gatavas tam. Vai mēs dzīvojam, ka mēs katru dienu būtu pēdējā, mēs varam šodien mirt? Dievs man šodien saka, viss, tagad tiesas diena. Bet tu esi gatavs atbildēt par savu dzīvi. Uz to mēs varam arī mēģināt atbildēt. Dzīvot tā, ka Dieva valstība nosaka mūsu dzīves ritmu, cik iespējams. Dienas sākums, beigas, svētdiena, citas dienas. Un, ka svētdiena nav un baznīca, piemēram, kaut kas tāds, tādā piemetamā sarakstā. Nu, man ir tas, nu tad kaut kad, kad es tā jūtos, tad es atnāku uz svētdienas baznīcas, piemēram. Bet, ka tas ir kaut kas, kas ir, ar to sākas viss. Ar to sāks man nedēļa, patīk amerikāņiem svētdien sāks, ar to sāks man diena, varbūt ar to sāks, kas vēl sāks man ar to. Cik tas ir, vai mēs par to domājam, vai mēs ejam tajā virzienā. Neatdot to savu izredzētību, ka Dievs mūs ir izredzējis, ka mēs varam pazīt Dievu par zemes lietām. Kā Dieva vīri, kāda atdeva savu pirmdzimtību par ēdienu, par vēl kaut ko izmainīja atdeva.
kur Pāvils apostols saka, ka pārmet vienai no draudzenes, tad neatceros, kur tā bija, kad viņu Dievs ir kļuvis vēders. Ka mēs šīs zemes lietas, mēs tiecamies uz tām, ka tas paliek svarīgāk par mūsu izredzētību un debesu valstības pilsonību. Mēs vispirms ticīgi esam debesu valstības pilsoni, kristieši. Un pēc tam mēs esam vispārējais. Viss, kas var būt. Vecāki un bērni un brāļi un māsas un tā tālāk. Pēc tam mēs esam latvieši un vēl daudz citas lietas. Mums latvietība debesīs mums neievedīs. Vai jebkas cits, kas ir saistīts. Mums ievedīs tikai tas, ka mēs būsim tuvās attiecībās ar Dievu, ja būsim. Vai Dievs valda manā dzīvē? Jo ko dod zemes lietas, tās visas reiz zudīs. Tikai mīlestības Dievu un tuvāko nezudīs, un tas ir par Dievu valstību. Ka mēs katrā mīlestības solī, kur mēs mērķiecīgi sevi aizliedzam kaut kādām lietām zemes un esam priekš Dievu un līdz cilvēkiem, mēs sevi un apkārtējos tuvinām Dieva valstībai un to atnesam šeit uz zemes. Tā kāds joks beigās, 4 izlikuši no lidmašīnas un viens ir aizmirsis parašūtu. Un viens no draugiem viņam saka, Mikī, vai tu beigsi vienreiz bļaut? Ļauj mums izbaudīt foršu laiku. Mēs neesam vainīgi, ka tu aizmirst savu parašūtu paņemt. Un to es domāju tādā kontekstā, kādreiz mēs dodamies uz debesu valstību. Mums blakām ir kāds cilvēks, kurš pasaules nomocīts vienkārši sāp. Viņam sāp, viņš bļauj, viņš ir sāpēs. Varbūt ne fiziski bļauj, bet mēs redzam, viņš mocās. Kādreiz mēs debesu valstības pilsoņi, kuriem ir parašūts, kuriem ir tā debesu valstība, mēs sakam, nebļausties, ir jau viss labi. Bet mums ir jāpalīdz šim cilvēkiem. Kā mazākais viņš ir varbūt jāpaņem pie sevis, lai viņš krītot, kad es izrauju parašūtu, viņš ir ar mani kopā. Bet, ka es varu padalīties ar debesu valstību, viņam parašūtu droši vien nevar padalīties, bet ar debesu valstību var. Es aicinu jūs, ka mēs dalāmies ar debesu valstību. Ar to mūžību, kur Dievs dzīvo, kur viņš dzīvo no mūžības uz mūžību, mēs to dalāmies. Un mēs varam dalīties arī, kad mēs rādam cilvēkiem to, ko Dievs ir darījis. Katreiz, kad mēs rādam uz to radīto dabā, vai to, ko viņš pie mums ir darījis, mēs sakam, Dievs man izdarīja to. Kādu maz liecību mēs radam debesu valstību. Mēs dodam debesu valstībai telpu. Ziniet, tā kā Rīgā bija tas sauklis vairākās vietās, vien brīdi mākslā vajag telpu. Un debesu valstībai arī vajag telpu. Un tā telpa ir tad, kad mēs viņu nonesam un mēs viņu pasludinām te apkārt. Mēs liecinām, tā debesu valstība nolaižās. Jēzus teica, debesu valstība ir jūsu vidū. Tur, kur Jēzus tiek piesaukts, tur, kur viņš tiek slavēts, tur, kur viņš tiek pagodināts, tur debesu valstība mūsu vidū. Dievs sveitī mūs, ka par debesīm vairāk, par debesu valstību un viņa valdīšanu mūsu dzīvēs domājam ikdienā. Āmen.